Tagad es uzmanību, ka tas ir viņš. Mēs bijām ģimene. Mamma, tētis, māsa un es. Mans tētis bija gudrs un visādi centās. Mācījās un strādāja, bet mūsu ģimenē naudas kā nebija, tā nebija. Bet, kad Latvija atguva neatkarību, iedzīvotājiem bija atļauts veidot privātu biznesu, kaut visu kontrolēja mafiju. Tēvs arī nekavējās. Pamet darbu institūtā un atvēra banku. 2 gadu laikā viņš jau bija miljonārs. Viņam bija mājas, mašīnas, miesasargi, kuteris un arī jauna sieva. Tētis paspēja noorganizēt man vērienīgas kāzas, un tad kādu vakaru atnāca un paziņoja, ka viņam vajadzētu uz laiciņu aizbraukt. Viņš pazuda. Un līdz ar viņu arī visa noguldītā nauda. Interpols apgalvo, ka tas esot mans tēvs, kurš dzīvojot psihiatriskajā klīnikā Malaizijā. Un tad es nolēmu, ka man ir jāaizbrauc un jāsaprot, kas toreiz notika. I need please till hospital. Can I see? In photos. So, what's your name again? Deva. All right. We really hope that it is whom that you were looking for. What? Oh. Who are you? I'm your daughter. You remember me? Okay, yeah. So, Remember or not? Я твоя дочь. Ты не помнишь? Okay, never mind. never see this lady. We're going to the lesson. Where's your house? My daughter speaking only Latvian. They don't speak in Russian. Understand? Kā viņu sauc? Sauc Ieva. Bet es taču esmu, man nepazīst. Šitie visi, kas te ir, tagad es runāšu latviski, viņi neko nesaprot. Pagaidi. You make circus, huh? My daughter, you're my daughter. I never see you in my life.